man seja. Tātad, šīs ir viens no kārtējiem vakariem, kad mēs mācāmies gatavot pelmeņus. Kas notiekās? Reku šeit pelmenīši jau ir uzvārīti. Mēs viņus iebērām, uzvārījām bišķi, kad sāk vārīties, tad mēs viņus pārstājām vārīt. Jā? Kas notiek tālāk? Šeit ir panda, tur iekšā eļļa, bišķi pakars uz eļļa. Kas notiek tālāk? Mēs no šejienes pārvietojam pelmenīšu uz pannu. Bet, lai to darītu, ir jābūt īpašam skillam. Tur rāda man seju man rāda. Man seju. Tātad skills sākās ar šo, ka mums ir tā kā caurumi. Mēs paņemsim pelmenīšu un viņi ūdens kritīs cauri un viņš iekritīs pelmenīti te iekšā. Ūdens paliks šeit, jo mēs viņu tā kā bišķi nokāsīsim. Ne, seju rāda, seju. Un tā mēs gatavojam pelmeņus. Viņi te, kad iekšā pandā, viņi bišķi pacipjās. Un tā, ka viņi ir pacepušies, prāts, tad baigā dūmi ir. Labi, skaties, kāds jādara. Paiet bišķi atpakaļ kameras veci. Tātad, turpinām tālāk. Re. Un mēs turpinām likt iekšā pelmenīšus. Neļaujam piedegt viņiem visiem. Te jārīkojās ir ļoti ātri un profesionāli. Tā kā es to daru. Seju rādu, jā. Pelmeņus rādu. Mēs taču gatavojam pelmeņus. Re? Tātad. Mēs vēl bišķi pieņem, vēl bišķi. Vairāk nevajag, tāpēc, kad lai ir visiem vieta pelmīšiem, kur cepties, mēs šitā padās arī atstāsim. Labi, piemičīsim visus, tad. Ai, nokrita. Tā, mēs viņu metam iekšā 3 sekundes, tā kā drīkst turēt. Viņu tā kā, nomestu. Bet viņš iemest tur iekšā un mikrobi iztepsies. Tā. Mēs iemčīsim visu iekšā. Pilnīgi visu. Nekas neizdzīvos. Un neļaujam piedegt apakšējiem. Tas ir ļoti svarīgi. Nešlucamies ar eļļu, tas arī ļoti svarīgi. Runājot par eļļu, ir lieta tāda, jo jūs ilgāk viņu turēsiet karstu, pirms metat pirmos pelmenīšu iekšā, jo lielāks efekts būs, tā, kad būsiet iemetuši pirmos pelmenīšus. Varat arī pārbaudīt paši mājās kādreiz. Tātad pie pelmenīšiem atgriežam. Oi, vēlreiz nokrita. Te jau bija tikai pussekunda lejā, viņš nokrita. Tikai. Un mēs mākam gatavot. Mēs piemečījām eļļu klāt, bišķiņ. Un tad vēl bišķiņ. Un būs labi. Un mēs atstājam vārīties pelmenīšus. Eļļā, ja? Eļļā. Cepties pelmenīšu eļļā. Viņi vārās. Viņi cepjās sautē. Tas nav tik svarīgi. Galvenais, ka viņi tur ir. Ai. Un tā mēs viņus stepjam. Un tagad var slēgt pauzi. Jā. Slēdz nost. Slēdz nost. Tu slēdz nost. Nē. Un. Jā. Skaties tur. Karliņš ir pazudis. Kur viņš pazuda? To neviens nepateiks. Bet mums ir parādījušās. Es nedrīkst rādīt firmas zīmīti, bet mums ir parādījušās reku šitādas garšvielas. Slow motions. Garšvielas. Tātad. Nerādot firmas zīmītes, tātad piedeva vistas ēdieniem, un otrs piedeva gaļai. Kāda firma? Nerādam firmas, jā.
Tātad, kā mēs zinām, šiem pelmenīšiem ir 50% vistas gaļa iekšā. Tātad mēs liksim piedevu vistas ēdieniem, jo vistas gaļa ir iekšā. Un tā kā tā tomēr skaitās gaļa, tad piedeva gaļai. Cik aizraujoši. Neliksim piecapināt tikai. Nepievāri viņus tikai. Viņi turpinās cepties. Tātad eļļu bišķiņ. Sāksim ar piedevu vistas ēdieniem. Nedrīkstam rādīt tās firmas zīmes kaut kādas. Es atvainojos. Daudz, cik daudz. Pišķiņ. Krito. Tā. Būs kārtībā. Oi, visu izbērnu nekas. Tātad mēs turpinām tālāk ar otram versijām. Krito. Būs labi, ka daudz. Nekas, mēs varēsim apēst. Viņam tāds interesants krāsa bija. Kādēļ tā? Kādēļ interesants krāsa? Interesanta krāsa, jo tāpēc, ka es tikko pieberu garšvielas klāt, kas ir iekrāsojušās tādu to pelmenīt. Tā kā Parāda kārtīgā jāmēs. jā, mēs paņemam ar šito te kruto slotiņu vai es nezinu, kā viņus sauc visus instrumentus, bet tas jau nav svarīgi, mēs gatavojam pelmeņus, nevis interesējamies par kā pareizi sauc šo instrumentu. Tātad mēs paņemam šo instrumentu un mēs liekam no apakšas. Paņēmām, noskrāpējam no pannas piedušos pelmeņus un ceļam augšā. Ceļam. Un metam otrādi. Tu filmē, tu mani filmē un pelmeni filmē. Abas filmē. Un mēs to darām 4 reizes ātrāk. Un tad 7 reizes ātrāk. Un tad 45 reizes ātrāk. Oi! 2 sekundžu variants šoreiz bija tikai. Un apsties, kādi viņi izstāst. Zeltaini, kraukšķīgi, smažīgi, bet jūs nejūtat. Beidzas iekuloties. Es arī nejūtu, man ir. Izstāst burvīgi vienkārši. Nu jā, tas arī viss. Cepam līdz viņi ir zeltaini, kraukšķīgi, metam nos no uguns, nē, bet no tejienes, no gāzes. Griežam nost, apstādinam gāzi, nav vairs gāzes, un tad mēs ņemam šos pelnīšus, ceļam ārā ar šito pašu instrumentu, ko es nezinu kā sauc, un metam iekšā bļodā. Un jā, tieši tā. Jā, slēdz ārā.